Jā, paldies, Debes, teikt, paldies par tavu vārdu šodienā. Paldies, ka tu esi uzticams, ka tev žēlstība ir atkal jauna. Jā, paldies par vakardienu, paldies par visu, ko tu esi darījis. Un, jā, paldies, ka mēs varam turpināt šodienā un iet kopā ar tevi. Paldies, ka tu nekur mūs nesūti vienus, bet ka tu pats nāc kopā ar mums un ka tu dod mums sava gara spēku. Tā 92. psalms, dziesma, sabata dziesma. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam, tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību un naktīs tavu uzticību. Ar desmitstīgu cītaru un arfu, ar cītaru smaigajām skaņām, jo tu, kungs, mani esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko tava roka dara, cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas, tik nejēgu to nesaprot un nalga to neņem vērā. Ja bezdievi zaļo kā zāle un visi ļaundari zied, tad tomēr viņi tiks izdeldēti uz mūžu mūžiem, bet tu, kungs, esi tas augstākais mūžīgi. Jo patiešām tavi ienaidnieki, kungs, tiešām tavi ienaidnieki iet bojā. Visi ļaundari tiek izdeldēti, izkliedēti, bet tu paaugstini manu ragu kā meža vērša ragu. Tu mani svaidi ar svaigu eļu. Mana acs raugās priecīgi uz maniem ienaidniekiem, un mans ausis iepriecinās vēsts par to ļauno ļaužu likteni, kas pret mani saceļas. Taisnēs zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs, tēstīti tā kunga namā. Viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos, vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un zaļi. Lai paustu, ka tas kungs ir taisns, mana patvēruma klīns, un tajā nav netaisnības. Izlasīšu vēlreiz, cik skaisti. Jā, sabata dziesma. Ir labi tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Jā. Ar desmitstīgu cītaru un ārfu, ar cītaru smaigajām skaņām, jo tu, kungs, mani esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko tava roka dara, cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas, tik nejēgu to nesaprot un nalga to neņem vērā. Ja bezdievi zaļo kā zāle un visi ļaudari zied, tad tomēr viņi tiks izdeldēti uz mūžu mūžiem. Bet tu, kungs, esi tas augstākais mūžīgi, jo patiešām tavi ienaidnieki, kungs, tiešām tavi ienaidnieki iet bojā. Visi ļaundari tiek izkliedēti, bet tu paaugstini manu ragu kā meža vērša ragu. Tu mani svaidi ar svaigu eļu. Mana acs raugās priecīgi uz maniem ienaidniekiem, un manas ausis iepriecinās vēsts par to ļauno ļaužu likteni, kas pret mani saceļas. Taisnēs zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs. Dēstītā kunga namā viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un zaļi, lai paustu, ka tas kungs ir taisns, mana patvēruma klīns, un tajā nav netaisnības. Āmen. Jā, kungs, mēs pasakamies, ka mēs varam dienām naktīm paust tavu žēlastību un dziedāt tavu. Tēvs, paldies, ka tu mūs svaidi ar svaigu eļu ikdienas un ka tu katru dienu mums dari ko jaunu un es lūdzos, ka mēs varam tā kā nepalikt uz tā, kas ir bijis vakardien, gan uz labām lietām, gan varbūt grūtām lietām, bet arī, ka mums ir šis prieks, šis iepriecinājums, tāds dzīves prieks, tā kā saņemt jaunu eļu ikdienas. Jā, Tēvs, paldies, ka tu ved tālāk, ka tu rādi jaunas lietas. Paldies par visu, ko tu esi izdarījis, ko tu esi darījis, kur tu esi vadījis. Paldies, ka mēs varam krāt ar tevi tā, ka mēs dabūjam šīs gudrās sirds. Un es arī lūdzos šodien, ka tavs vārds, ka viss, ka tas iet tādā mūsu sirds gudrībā un ka tu atklāji mums dziļumus, plašumus un lai tava valstība var plesties plašumā mūsos iekšēji un arī
mūsu dzīvēs, jebkur, kur mēs ejam, jā, kad taisnai zaļo kā palma, kā kunga dārzā. Lai tā ir, Tēvs, ka mēs dzīvojam, Tēvs, tavā dārzā, tavā cerībā, jā, kad viss, kas mums ir tevī, mūsu cerība, mūsu ticība, tas ir tā kā drošā vietā ieguldīts un investēts, un tas ir drošībā. Mums nav tas nekur citur jāliek. Bet tas ir kā tāda vislielākā vērtība, kurā ieguldīt, kas tikai aug un aug, jā, kā mūsdienās cilvēki iegulda zeltā, tā mēs Tēvs varam visu savu dzīvi ieguldīt tevī. Un tā ir visdrošākā, vislabākā vieta pie tevis, jā. Jā, es lūdzos, lai mūsu sirdis ir nedalītas, lai tās ir tādā vienā gabalā. Nedalītas tevī, jā, nedalītas uzticībā, mīlestībā, cerībā, ticībā, jā, pie tevis, Tēvs, jā. Jā, es lūdzos, katrs viens mēs varam šodienās atvert Jēzus roku, ieraudzīt, jā, kur viņš padod savu roku šodienā. Cik labi ir sakot Jēzum. Āmen. Jā, lai katram vienam ir jauka šī diena un jā, lai Debes Tēvs atklāja vēl kaut ko jaunu, lai iepriecina. Jā. Neatkarīgi no tā, ko mēs vēlamies, pēc kā mēs ilgojamies, kur ir mūsu fokus, lai Debes Tēvs iepriecina ar šo jauno eļļu, ar kaut ko jaunu, tādu svaigu, tīru, neatkarīgi no tā, pēc kā mēs ilgojamies. Āmen.